Labrīt, ministra kungi, bruņoto spēku komandieru kungs, industrijas pārstāvji. Man ir tiešām šodien prieks un interese ar jums visiem tikties, lai pārunātu, manuprāt, ļoti būtiski jautājumi, kas ir mūsu valsts aizsardzības rūpniecības attīstība. Jāsaka, ka, ja mēs paskatāmies uz pēdējiem gadiem, tad ir pieņemts un stājies spēkā aizsardzības industrijas likums. Esam drona koalīcijas vadošā valsts. Esam pieredzējuši to, ka vienas aizsardzības industriju apvienojošas federācijas vietā mums tagad ir 3, kas parāda lielu interesi, kas parāda to, ka gan mūsu uzņēmēji redz potenciālu, gan, es domāju, arī notikumi Ukrainā, mūsu pašu identificētās vajadzības uzrāda nepieciešamību pašiem attīstīt savu aizsardzības industriju, skatīties tos virzienus, kas mums ir būtiski. Es saprotu arī, ka līdz gada beigām aizsardzības ministrija gatavojās pabeigt militārās industrijas attīstības stratēģiju. Mums ir arī aizsardzības korporācija, bet ir arī, protams, publiskajā telpā bijuši dažādi viedokļi par to, kas ir nepieciešams, kurā brīdī, cik daudz nepieciešams, kādā veidā padarīt valsts un industrijas sadarbību elastīgu, vajadzībām atbilstošu. Šīs dienas sarunas mērķis no mana viedokļa, protams, ir veicināt dialogu un arī izpratni par to, kas būtu darāmie darbi gan no aizsardzības ministrijas, gan no ekonomikas ministrijas puses, gan arī no industrijas puses. Kas būtu varbūt tie jautājumi, kas būtu aktualizējami un pievēršama uzmanība saistībā, lai mēs nebūtu atkal tajā birokrātiskajā procesā, kad papīri ir kārtībā, it kā viss ir ļoti skaisti, tikai reālās vajadzības, kas ir nepieciešams gan mūsu bruņotajiem spēkiem, gan atbalstam Ukrainai, ka tas kaut kur kavējās. Un šī saruna man personīgi ir arī nepieciešama, lai tālāk par atsevišķiem jautājumiem jau diskutētu Nacionālās drošības padomes sēdē, runāt varbūt arī par lietām, kas ir uzlabojams. Tā kā tas darba plāns šodienai ir dialogs. Maksimāli varbūt tiešām skatāmies uz to, kas būtu darāms, lai mums būtu spēcīga mūsu valsts vajadzībām atbilstoša aizsardzības industrija, mazāk varbūt kaut kādi atskati pagātnē, savstarpēji kaut kāda varbūt savu laiku aizvainojumu celšana. Es būšu ļoti priecīgs arī, ja pēc tam uzrunu teiks gan aizsardzības, gan ekonomikas ministri, bruņoto spēku vadības viedoklis mums ir, protams, absolūti svarīgs. Un tad tas ir brīvais dialogs, brīvais mikrofons savā ziņā, ko moderēs mana Nacionālās drošības padomniece Ilze Milta. Tā kā paldies par to, ka esat visi šeit. Ceru, ka šī saruna būs liederīga visiem, ka būs kādas idejas, ko piefiksēt un kas būtu tālāk virzāms, kas būtu tālāk risināms. Paldies! Prezidenta kungs, ekonomikas ministra kungs, cienījamie aizsardzības industrijas pārstāvji, klātesošie. Tiešām es domāju, ka paldies prezidenta kungam par šo iniciatīvu. Ļoti svarīgi, ka mēs šo dialogu ne tikai esam uzsākuši, bet arī turpinam dažādos formātos. Un noteikti, ka šeit vēl ir potenciāls izvērst šo mūsu savstarpēju sadarbību un dialogu arī tālāk, lai mēs tiešām stiprinātu mūsu piegāžu drošību, lai mēs stiprinātu mūsu aizsardzības spējas, lai mēs stiprinātu arī mūsu tautssaimniecību. Tā skaitā arī mūsu inovācijas, tehnoloģisko attīstības bāzi. Noteikti, ka šeit tiešām ir iespējas vēl izvērst, jau, kā es teicu, mūsu sadarbību. Daudz lietas ir izdarītas.
Es tomēr nekautrēšos to teikt, un man šķiet, ka daudz no jums es saticu dažādos formātos un ar lielāko prieku turpināšu satikt. Ja man šķiet, ka tiešām arī iepazīstot gan tos izaicinājumus, gan tās iespējas, iepazīstot vienam otru, vēl vairāk ieejot dziļumā tajā industrijā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā ir laba bāze, lai turpinātu, lai būvētu tālāk arī šo izaugsmi. Tas, kas ir izdarīts, ja mēs runājam par tiesisko, normatīvo, stratēģisko ietvaru, tad ir apstiprināts Saeimā aizsardzības industrijas likums, kas ir ļoti nozīmīgs pamats, lai mēs būvētu tālāk arī šo tiesisko ietvaru un veidot arī attiecības. Mēs esam arī aizsardzības ministrijā nākuši ar balto grāmatu attiecībā uz NBS attīstības plānu. Ir arī publicētas vadlīnijas tieši sadarbībā ar uzņēmējiem, sadarbībā ar militāro industriju. Tātad, ko mēs varam darīt kopīgi, kurā ir ļoti skaidri norādīts, kādas ir bruņoto spēku vajadzības, kas ir tas, ko mēs plānojam nākamajā gadā, nākamajos gados, kāds ir tās finanses, kas šeit ir paredzēts. Arī tā kā šeit ir ļoti skaidri uzstādījumi par to, kādā veidā mēs saredzam arī tās mūsu nepieciešamības. Un tas ir bijis viens no arī uzņēmēju industrijas pārstāvju uzstādījumiem, aicinājumiem, lai redzētu, kādas ir vajadzības, lai būtu arī šī te kartēšana. Tā kā noteikti šis solis arī ir spērts, bet atkal šeit noteikti var iet arī tālāk. Ir izveidota valsts aizsardzības korporācija. To mēs redzam arī kā partneri. Protams, ka tā ir valsts kapitāla sabiedrība, bet to mēs redzam kā partneri sadarbībā arī ar privātajiem uzņēmējiem, tieši tā, lai kopīgi arī veidot gan meitas uzņēmumus, gan arī, lai stiprinātu un iet dziļumā un plašumā arī attiecībā uz konkrētiem, teiksim tā, industrijas rezultātiem. Mēs bez valsts aizsardzības korporācijas un bez arī iešanas šajā munīciju jomā, protams, kad arī ir citi lieli projekti, ko mēs realizējam. Tā ir gan infrastruktūras veidošana, tā izskaitā infrastruktūras veidošana, stiprināšana uz robežas. Ir apstiprināts plāns uz 5 gadiem, 303 miljonu apmērā, un šeit arī šajā gadā 25 miljoni ir bijuši, no kuriem 20 miljoni ir aizgājuši jau, lai tiešām mēs stiprinātu ar konkrētiem objektiem, konkrētiem šķēršļiem, pūķa zobi, betona bloki, Hesko bastioni, eži un tā tālāk, kur ir mūsu industrija 11 uzņēmumi iesaistīti, tie ir mūsu uzņēmēji, kas ir iesaistīti arī robežu stiprināšanā. Protams, ka tas tika arī pieminēts no prezidenta kunga puses, jā, mēs esam arī inicējuši, tā bija mūsu iniciatīva, mēs inicējām to, ka mums jāiet ir tehnoloģija virzienā. Tā ir absolūti arī man kā ministra, teiksim, viena no pamatprioritātēm no pirmās dienas. Arī esot pirmajā Ramšteinas vizītē, es uzskatīju, ka mums tiešām ir jābūt koalīcija, un tā ir arī šī tehnoloģija dronu koalīcija. Ko mēs tad šobrīd kopīgi arī ar Lielbritāniju vadām? Tātad tā ir ko-vadīta koalīcija. Tikko kā arī vizītē Latvijā, Luksemburgas aizsardzības ministra apstiprināja to, ka nākamajā komitejas sanāksmē, kas jau šobrīd ir izveidota, ka tur ir Luksemburga tiks uzņemta. Visticamāk, man gribētu domāt, tiks uzņemts kā 17. dalībvalsts ar dronu koalīcijā. Tā kā dronu koalīcija arī virzās, piesaistot līdzekļus, un tie apjomi kļūst tikai lielāki. Un arī šeit Latvijai ir gan bilaterāli, divpusējā veidā, gan arī plašākā formātā. Šeit ir izveidots arī fonds, ir iespējas arī pieteikties un arī, ja tā var teikt, virzīties priekšā ar savu piedāvājumu jau plašākā ietvarā, lai arī mūsu droni iet cauri jau, teiksim, šo starptautisko arī finansējumu ietvaru. Tad ir konkrētas, un dronu noteikti tiks turpināt, bet tās līdz arī nonākšu. Un savukārt, jā, arī turpinot, ir arī šī iniciatīva par dronu spēju stiprināšanu mūsu pašbruņoties spēkos. Tā kā mēs veidojam, ja tā drīkst teikt, dronu armiju, kā es jau minēju, respektīvi viss, kas attiecās uz tehnoloģijām, tad tā ir prioritāte, kas mums ir jāstiprina, jāvirz uz priekšu. Ja mēs runājam tiešām par dronu koalīciju un dronu armiju, tad tie ir 40 miljoni jau šajā gadā. Un mēs, protams, ka pie tā arī neapstāsimies. Savukārt, ja runā par konkrētām iniciatīvām, tad ir vesela virkne iniciatīvu. Šeit es varu noteikti teikt arī paldies arī tā skaitā iepriekšējiem ministriem, kas jau ir uzsākuši zināmā veidā arī industrijas attīstību ar savām iniciatīvām. Šeit ir, protams, kā grantu konkurss. Mēs grantu konkursu šajā gadā esam pastiprinājuši. Tie ir 2 grantu konkursi, 2 reizes 600 000 apmērā. Mēs
virzāmies priekš, protams, arī ar research and development, ar izpētes projektiem. Mēs stiprinām sadarbību ar universitātēm. Tā kā arī šeit šīs konkrētās iniciatīvas ir svarīgas. Mums ir svarīga ekosistēmas veidošana. Līdz ar to, protams, kad uzņēmēji un uzņēmēju organizācijas absolūti ir arī atslēgas partneri šajā kopīgā ekosistēmas veidošanā. Šeit es varu tiešām teikt lielu paldies arī Drošības un aizsardzības industriju federācijai, ar ko, manuprāt, mums ir ļoti laba sadarbība izveidojās, gan runājot par izstādēm, gan runājot par savstarpējo dialogu, izstādēm gan Latvijā, gan šeit arī starptautiskajā mērogā, un noteikti esam gatavi šo dialogu turpināt un atbalstīt arī federāciju. Es domāju, ka mums ir laba sadarbība izveidojusies arī vai veidojās laba sadarbība arī ar LIAK, Latvijas Industriju attīstības konfederāciju, un noteikti arī gatavi esam šeit šo dialogu turpināt un meklēt arī kopulot. Tā kā ekosistēma, protams, kad ir svarīga, lai mēs viens otru sadzirdētu, lai mēs identificētu šos izaicinājumus un kopīgi tos arī risinātu. Kas ir nākamie plāni? Prezidenta kungs jau iezīmēja, jā, tieši tā ir apņemšanās ministrijas pusē, mums virzīties uz priekšu ar stratēģiju. Tātad tā ir Latvijas aizsardzības un arī aizsardzības inovācijas stratēģijas izveide. Principā plānots tieši tā ir līdz gada beigām, bet šeit varbūt nav pašmērķis tikai par laiku. Pašmērķis ir vai mērķis ir, lai tā tiešām būtu stratēģija, kas ir tā, kas rada ļoti labu pamatu arī tālākai sadarbībai. Tā kā tas ir kārtējs solis pie industrijas likuma, tas ir papildus solis pie vadlīnijām. Līdz ar to, protams, ka arī šie dokumenti ir svarīgi, lai iezīmētu, bet vienlaikus arī būsim atvērti, ka visa stratēģija, visi dokumenti, tas ir atvērts process, ko mēs nepārtraukti pilnveidojam, ko mēs uzlabojam, kuru mēs meklējam, kā mēs kopīgi arī adresējam šos izaicinājumus. Jā, līdz ar to mēs, protams, virzāmies tālāk ar konkrētiem dokumentiem, bet vienlaikus mēs virzāmies priekš tālāk arī ar lielākiem vai lieliem plāniem. Šeit ir sadarbība arī ar ekonomikas ministriju. Ar ekonomikas ministriju tieši attiecībā uz stratēģiju. Ar ekonomikas ministriju sadarbība ir attiecībā uz konkrētiem grantu konkursiem. Mēs piesaistām Eiropas arī finansējumu. Arī tagad tiešām ir arī jau tā noslēguma stadijā, lai mēs uzliktu uz sliedēm konkrētu šo grantu konkursu, kur ir Eiropas finansējums piesaistīts pietiekoši lielā apmērā, vairāk 10 miljonu apmērā. Tā kā līdz ar to arī šeit noteikti ir labas iespējas jau tālākā sadarbībā arī piesaistīt resursus un tiešām virzīt uz priekšu gan inovācijas, tehnoloģijas un integrēto mūsu bruņotajos spēkos. Noteikti virzīsimies priekš ar tām iniciatīvām, ar šo iniciatīvu ekosistēmu, kas ir atkal granti, pētniecības izpētes projekti, universitātes, arī atbalsts, un te ir atkal viens no maniem uzstādījumiem, ka mums ir absolūti jābūt vēl spējīgākiem piesaistīt Eiropas finansējumu. Tā kā tā ir mūsu atbildība kopīgiem spēkiem piesaistīt šo Eiropas finansējumu. Mums ir jāpalīdz ar industrijai piesaistīt Eiropas finansējumu, tāpēc arī ir bijis aicinājums, un tikai aicinājums, bet mēs virzāmies priekš to, ka arī mēs palīdzam piesaistīt konsultantus tieši konkrētiem projektiem, kas iet tālāk uz, piemēram, Eiropas aizsardzības fonda pieteikumiem. Tā kā jā, arī šeit šīs iniciatīvas noteikti tiks pastiprināts un arī, teiksim tā, atbalstītas, lai viņas arī mēs varētu virzīt Eiropas līmenī, varētu piesaistīt Eiropas finansējumu. Protams, ka visas tehnoloģijas vēlreiz, teiksim, atkārtošos dronu spējas, dronu koalīcija, pretdronu spējas, elektroniskā karadarbība, 5G sistēmas, mākslīgā intelekta integrācija, tas viss, uz ko noteikti mēs skatāmies, bet neaizmirstot, protams, arī par daudzām citām spējām. Mēs runājam bruņoties spēkos, tās ir 26 spējas. Tā kā beigās tiešām mēs veidojam šo ekosistēmu. Protams, ka primārā aizsardzības nozares, arī aizsardzības ministrijas funkcija ir aizsargāt valsti no 1. centimetra. Mums ir izaicinājumi, protams, kad ņemot vērā, kāds mums ir kaimiņš. Tā kā mums ir, protams, ka šīs spējas jāstiprina nepārtraukti. To mēs arī darām un to mēs arī darīsim. Tā ir mūsu primārā funkcija - aizsardzība. Bet tajā pašā laikā aizsardzībā, protams, kad ir jāizmanto mūsu arī vietējais nacionālais potenciāls, un tā ir mūsu industrija. Jā, protams, ka produktam jābūt ir kvalitatīvam, ko mēs ņemam bruņotajos spēkos. Mums ir jādod iespējas arī testēt, un to arī tas ir bijis viens no maniem uzstādījumiem, ka lai šī testēšana būtu pieejama arī bruņoto spēku ietvaros. Bet vienlaiks, protams, kad arī produktam, tam iznākumam jābūt kvalitatīvam, nodokļu maksātāja naudai, kā mēs arī šo naudu izlietojam, investējam, ir jābūt caurskatāmai un arī atbildīgai. Tā kā, protams, ka šie uzstādījumi nekur nemainās, līdz ar to, protams, ka šeit arī starp visiem šiem, teiksim tā, svarīgiem akcentiem, prioritātiem
kandidātiem ir jāatrod tiešām pareizais arī līdzsvars, lai mēs nodrošinātu gan drošību, gan vienlaikus attīstītu arī mūsu ekonomiku un arī mūsu industrijas spējas. Tā kā paldies par sadarbību, esam gatavi šo dialogu turpināt dažādos formātos, to arī darām šobrīd un darīsim arī gan tuvākais nedēļās, gan mēnešos, gan noteikti arī cerīgi gados. Tā kā paldies par sadarbību. Paldies! Augstu godātais valsts prezidenta kungs, godātais ministra kungs, godātie kolēģi, cienītās dāmas. Militārā industrija, mēs redzam to, ka tā šobrīd kļūst arvien nozīmīgāk Latvijas tautsaimniecības sastāvdaļa, un mēs no ekonomikas ministrijas puses jau pēdējo pusgadu arvien ciešāk sākam sadarboties un nonākam tiešākā kontaktā ar jomas speciālistiem un jomas uzņēmumiem. Mēs redzam to, kādas summas tiek tērētas militārajai jomai, gan šeit Latvijā, gan pasaulē. Un, protams, tas ir aizsījis to, ka arī mums šeit pat uz vietas Latvijā ir izveidojušies virkne uzņēmumu, kas darbojās šajā jomā. Tomēr tas, ko mēs redzam, ne visi uzņēmumi vienmēr dabūna šos pasūtījumus. Uzņēmuma tā spriedze ir pietiekoši liela. Bet tas, kas parādās, mēs iegūstam tādu jaunu vārdu dual use, kas kļūst arvien populārāks. Un mēs redzam, ka mēs no ekonomikas ministrijas puses varam dot pienesumu un palīdzēt šos produktus, kas tiek veidoti, komercializēt un pārdot arī citām jomām, citām tautsaimniecības jomām, respektīvi palīdzēt šai industrijai attīstīties. Tas, ko mēs esam sākuši darīt, mēs esam sākuši ar to, ka mēs pārskatām pilnīgi visas ekonomikas ministrijas programmas. Mēs skatāmies to, lai būtu pieejami šie atbalsta veidi pilnīgi visu veidu uzņēmējiem, tā skaitā militārās industrijas pārstāvjiem, lai viņiem šie fondi būtu pieejami. Un arī katru no atbalsta programmām mēs skatām tieši caur šādu prizmu. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs šajā brīdī redzam, ka, lai palīdzētu industrijai nonāktu ciešākā sadarbībā ar industriju, viennozīmīgi ir jāiesaist Latvijas Investīcija attīstības aģentūra. Ar vienkāršu vārdu iesaistīt diez vai kaut kas sanāks, līdz ar to mēs esam meklējuši veidus, kādā veidā mēs varam nonākt ciešākā saiknē ar pašiem uzņēmējiem, sniedzot un labāk iepazīstot viņu reālās vajadzības, lai pēc tam varētu kopā ar viņiem jau īstenot citus ministru kabineta noteikumus, strādājot pie dažādām citām atbalsta formām. Tā skaitā līdzdarbojoties aizsardzības ministrijai pie militārās aizsardzības industrijas stratēģijas, ir nepieciešams daudz labāk izprast, kāda ir nozares šī brīža situācija. Un, lai to izdarītu, pirmais, ko mēs pārdalījām LIA esošos resursus, izveidojot tā saukto, mēs viņu nosaucām par militāro inkubātoru, respektīvi dual use inkubators. Šobrīd ir pieteikšanās process ir atvērts, un, kā es pārunāju ar LIA vadītāju pagājušajā nedēļā, tad uz šo brīdi ir pieteikušies, uz šo fondu pieteikušies 90 uzņēmēji, kuri jau vēlās ņemt dalību šajā biznesa inkubatorā, kas ir novirzis uz militāro. No tiem aptuveni 15 jau ir izturējuši to, ka viņi tik tiešām ir un kvalificējās, un ka tie tiešām ir divējādās pielietojamības preču ražotāji. Un šis ir tikai sākums. Nākamais, ko mēs plānojam nākamajā gadā ieviest, tas būs inovāciju fonds, kas būs arī iesākumā tie būs 2 miljoni eiro, kam jau budžeta bāzē ir piešķirta nauda. Un šis būs fonds, kuru mēs kopīgi ar nozari veidosim, lai tas palīdzētu mums rast spēju ieguldīt uzņēmumos, kuros ar fondu līdzekļiem tas nav iespējams. Respektīvi, radīt pietiekoši fleksiblu mehānismu. Mēs šobrīd redzam Latvijā ļoti labi zināms uzņēmums, kuri cīnās par NATO pasūtījumiem, bet kuriem vēl viņu šodien nav. Bet mēs zinām, ka viņiem tuvākā laikā viņus izdosies panākt. Un šādiem uzņēmumiem, kuri nonāk finanšu grūtībās šajā brīdī, mēs redzam, ka mēs varētu viņiem palīdzēt caur šādiem inovāciju fondu
vienkārši sniedzot palīdzību, ejot iekšā kapitāla daļās. Mēs esam skatījušies jau Lietuvas, Igaunijas pieredzi. Ja mums šāds fonds varētu būt iesākumā ap 2 miljoniem eiro, kas būtu pirmajā gadā, tad Igaunijā jau šobrīd šāds fonds ir. Igaunijā, Lietuvā tie 10–20 miljoni eiro apmērā šādi fondi jau pastāv, kur viņi reāli iegulda naudu uzņēmumu pamatkapitālos, palīdzot uzņēmumiem izdzīvot cauri tam brīdim, kamēr viņi vēl nav tikuši pie šī pasūtījuma. Mēs to sāksim un budžeta bāzē jau mums tas ir izdevies. Protams, arī granti, kuriem vajadzētu būt ātrāk. Mēs redzam to, ka 8. tātad rītdien mēs plānojam valdībā jau duālo grantu programmu apstiprināt, kas būs 31 miljonu apmērā. Un inovācija aizdevumi, protams, ir pieejami pilnīgi visiem jau tagad. Un šie jautājumi ir jau pieejami. Līdz ar to Latvijas Investīciju attīstības aģentūra arī pēc aģentūras reformas, kas plānota šajā gadā īstenot pilnībā, viena no būtiskām sadaļām LIA turpmāk būs arī ciešākai sadarbībai specifiski ar militāro industriju. Nevis tā vispārīgi, bet ļoti konkrēti, un tās lietas, kur mēs esam radījuši priekš LIA speciāls instruments, lai viņi arī tiešām būtu spējīgi palīdzēt tiem uzņēmumiem tajā brīdī, kad viņiem tā palīdzība vajadzīga. Vai tas ir inkubators, vai tas ir investīcija fonds, vai tie kādi citi atbalsta instrumenti, ko šobrīd administrē LIA, kur LIA varētu būt tā pieturas aģentūra, kas uzņēmējiem palīdz saņemt to atbalstu tajā brīdī, kad viņiem tas nepieciešams. Bet, protams, lielāko pienesumu mēs šobrīd, kā mēs plānojam veltīt, tas ir sadarbībā ar aizsardzības ministriju, jau tieši šī aizsardzības jomas stratēģijas izstrādē, bet konkrētāk, jo tas, kur mēs skatāmies to lielo potenciālu, kur mēs varētu iegūt, tas ir aizsardzības likuma iedzīvināšana reāli dabā. Tātad tur ir ļoti daudz labas lietas ielikts iekšā, un mēs redzam, kā līdzīgas lietas strādā turpat mūsu kaimiņos. Tā pati Lietuva, manuprāt, labi parādīja šis Rheinmetall darījums, šī ražotnes izveide, kurai nāca līdz Komercbanka, kas ir Vācijas lielākā banka atverot filiāli. Tur šos ekonomiskos pienesumus tomēr mūsu ieskatā ir jāskatās, kā mēs vēl ciešāk varam strādāt un tiešām veidot šo stratēģiju, skatoties, kādā veidā šīs investīcijas var palīdzēt pavilkt līdz cita veida investīcijas, kas varbūt ir tālu no militārā, bet var dot lielu pienesumu mūsu tautsaimniecībai, piemēram, finansējušos projektus, kā tas notikās Lietuvā. Tā kā, kolēģi, mēs šajos jautājumos esam, es uzskatu, ka mēs esam tādā sākuma stadijā, es varu būt atklāts, mēs pie šiem jautājumiem sākām strādāt, un LIA sāka strādāt tajā brīdī, kad pie mums sāka vērsties vairāk nozares uzņēmumi, un ar aizsardzības ministru mēs arī sākām diskutēt par to, ka tam jābūt ne tikai aizsardzības ministrijas jomā, bet arī ekonomikas ministrijas jomā jābūt atbalsta mehānismiem. Kā rezultātā mēs sākām pie tā strādāt, un arī LIA ļoti nopietni tam jautājumam ķērušies klāt. Līdz ar to šie sākuma posmi ir uzsākti, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs varam apstāties. Mums kopā ar industriju jāturpina būs šie esošie atbalsta pasākumi, šobrīd topošie, bet arī ļoti nopietni jāstrādā pie nākotnes atbalsta formām, lai tās tiktu ieviestas pēc iespējas ātrāk. Paldies, un tad ražīga diskusija.